Maizi ar te cepa, jā. Katru nedēļu izcep maizi. Vienmēr vienu kukulu aizved mācītājiem. Katreiz to es atceros, katreiz mācītājiem ar vienu piešķīri, jā. Cik kukuļus parasti mamma cepa? Nu, es domāju, ka duts kaut kas tā bija krāsna pilna. Cik lieli bija tie kukuļi? Nu, tāda net jau lielie, bet tāda tik liela, es teikšu, apmēram, jā. Tāda nebija maziņa. Viņa lika apakšā lapas kādas? Jā, banāna lapas. Lika iekš tādā plātī, un tad tajā plātī apakšā banāna lapas, jā. Un kāds bija jūsu darbs, kad mamma cepa maizi? Ēst. Tikai? Tikai. Nē, palīdzēja gan izkurināt to krāsni, jā, arī, jā. Kādreiz šo to var palīdzēt, mīcīt ar kādreiz. Ja tā bija rupmaize? Rupmaize, jā, rupmaize. Ko es abrīno, ka viņi bija ļoti līdzīgi, kāda Latvijā tiek taisīta, bet ar citām izejvielām. Kur tad viņi dabūja rudzu miltus? Nebija rudzu, bet tāpēc es teicu, viņi dabūja to pašu maizi, bet ar citām izejvielām. Nu, kādām? Nu, bija kvieši, nu, kas no kvieša atlikuma? Sēneles. No sēneles, kviešu sēneles. Kviešu sēneles, ko devu vistām, tad viņi tās izlasīja, tās labākās, tās bija klāt, tā bija rugušpiens, bija niedras, tas sirups, kukurūzu milti, un es nezinu, vēl kaut ko mēdu, šo to likt klāt, un tā maize bija ļoti garšīga, ļoti.